bet viņš kā labradors skrēja pa sniegu, tik pārlieku baltu un liegu. Laimīgi cilvēki, sirsnīga mūzika ziedošā hortenziju dārzā. Tas ir stāsts par Kalsnos arborētumu, kur šodien notiek patiešām īsti ģimenes svētki. Mēs tiešām atbraucām ar bērniem, un te ir tik skaisti, un koncerts, un par visu ir padomāts, un tu vari baudīt dienu un visu, un tiešām malači. Tik daudz viņiem pasākumu šeit notiek, ka nespējam vien apmeklēt. Jā, arborētums tik tiešām ir vieta, kur ienāk dažādi kultūras norises, un līdz ar ziediem tik tiešām dzimst dažādi notikumi. Un tā šeit arborētuma hortenziju kolekcijā aicinām uz hortenziju ziedēšanas svētkiem. Līdz ar skaistu vairāk kā 100 hortenziju ziedēšanu cilvēki bauda skaistu kultūras programmu, bauda un piedzīvo dažādas radošās darbnīcas aktivitātēs, un pāri visam tik tiešām viņi satiekas, viņi priecājas un bauda šo skaisto dabas neskarto stūri, emocijas, kas mīt šeit. Es neesmu paspējis tā pilnībā apskatīt šo te, kā varētu saka, arborētumu, jeb tautas valodā botānisko dārzu, bet tas, ko es redzu, ir ļoti skaisti, un cik es saprotu, šī botāniskā dārza galvenais uzdevums ir lūkoties, kā iedzīvojās citu zemi koki Latvijas klimatā. Iedzīvojās labi, vienīgais palmas neesmu redzējis, pārējais šeit viss ir. Arborētums tā ir vispārībā vieta, kur piedzīvo tādu pilnu sajūtu paketi. Un šodien pasākumam par godu tā teikt, mēs varam doties mājražotāju, amatnieku, stādu tirgotāju tirdziņām, piedalīties dažādās radošās darbnīcās, veidot augu nospiedumus, taisīt papīra ziedus. Tāpat mēs arī šodien atklāsim ļoti unikālu izstādi Maradžu Benko no Rīgas. Puisis, kurim ir 15 gadi un kurš tik tiešām rada un glezno fantastiskus darbus, viņš šodien ir klātesošs un stāstīs un runās par saviem darbiem. Un, protams, pāri visam tas ir Aināra Mielova koncerts, atpogā manu kreklu, dažādas populārās Aināra dziesmas, kas izskanēs šeit, un es gribētu domāt, likstām sirdīm ietrīsēties un tik tiešām mājās doties jau tādā citā pacēlumā. Nav nozīmes aizbultēt ciet, tas neatvērtu pat burvis. Šie svētki rada idejas, gandarīnu, garīgu, morālu, kopā būšanu. Svētku sajūtu, jā, protams. Mums bija mērķis, mums jubilāra viena ir. Jā, mēs centāmies jubilārai sagādāt zināmu pārsteigumu. Viņas pašas izvēlētu. Manā dārzā man visas krāsojās, un es gribēju tādas, kuras nekrāsojās, kuras ir vai nu zaļas vai baltas. Tad šeit viņas arī ir. Pie mums Kalsnos arborētumā ir uzziedējuši tās hortenzijas, kuras nav nekad vēl ziedējuši pie mums. Mēs ļoti priecājamies par ozolapu hortenziju, kur ir beidzot uzziedējusi, mūs iepriecinājis un tiešām koši zied un jau krāsoties sāk. Un arī zādzobainās hortenzijas, kuras pie mums ļoti augsti viņām ir un netiek līdz ziedam, tad mēs šogad mūsu īpašajā 50 gadā priecājamies par to, ka pie mums ļoti krāšņi zied arī hortenzijas. Mums ir vairāk kā 100 dažādības, ne tikai skarainās hortenzijas šķirnes, bet arī kokveidu hortenzijas. Šie svētki notiek jau 3. gadu. Un tiešām cilvēkiem gan hortenzijas vairāk iepatīkas, gan viņi brauc pie mums. Un arborētums Kalsnovā vairs nav tikai par peoniju ziedēšanu, bet ir arī par hortenziju ziedēšanu. Tā kā ļoti priecājamies, ka šī jau aiziet tāda kā tradīcija un dārzs ir dzīvs visu sezonu. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.